sāk jau griezt, bet griezt, privatizēt, Grieķija savas antīkās salas jau izpārdot internetā, vai ne? Nu, lūk. Tā. Tātad Latvija faktiski kļūst par tādu negatīvo piemēru, par tādu streiklauzi, spekulējot ar kuru, nu tātad spekulējot ar to dezinformāciju, ka Latvija ir pārvarējusi krīzi, tātad mūsu modeli ir piesmērēt arī citām tautām, vai ne? Un tas no otras puses nozīmē arī to, ka vairāk par nekādu demokrātiju vairs nav runas, un ka praktiski arī Eiropa nonāk tādā pašā tiešām globālu oligarhu jūgā, neatkarīgi no partijas orientācijas, tātad tiek uzspiestas šīs programmas, kuru mērķis ir arī visu to zemi, kas tur vēl ir Grieķijā, Polijā, Īrijā, pakļaut korporācijām un tāpat sagrābt visus resursus un tāpat izsaimniekot kā Latviju. Nu jā, tātad krāsainās revolūcijas, nu jā. Latvieši